Parāds nav brālis. Tomēr mēs visi reizēm aizņemamies. Labi zinot, ka parāda atdošana vienmēr būs grūta. Tā Šekspīrs mums stāsta par Venēcijas augļotāju Šeiloku, kurš naudas vietā no nelaimīgā parādnieka pieprasīja mārciņu miesas. Un tas turpinās arī mūsdienās. Tu vari nopirkt biļeti uz Venēcijas tirgotāju Nacionālajā teātrī, vai arī paņemt to uz parāda, nezinot, ko Šeiloks par to paprasīs tev. Vai riskēsi? Tātad tu gribi 2 biļetes uz Venēcijas tirgotāju. Labi. Bet tad tu būsi man parādā. Un darīsi visu, ko es teikšu. Paraksti vekseli. Tev vienu vakaru būs jāstrādā teātra garderobē. Piecas dienas tvītos, cik es Šeiloks esmu labs. Tev būs jānes ziedu uz skatuves. Tu izdabāsi teātra galvenajam māksliniekam.